Pirmais ir jēdziens un tās pamatīpašības, kas pieskaitās pie kopām. Ja? Tātad kopas varam uztvert kā maisu. Ja? Kā maisu, tāpēc, ka, iedomājamies, ka reka mums ir maiss, kā mēs varētu tā smuku uzzīmēt, kur maiss. Ja? Tiem, kas man nezina, mani sauc Ernests, esmu iegūst 100% matemātikas eksāmenā, 2. vietu valsts olimpiādē un 1. vietu zinātnisko darbu konferencē, bet tagad mans mērķis ir garlaicīgo matemātiku paskaidrot jauniešiem saprotamā valodā. Šajā video es paskaidrošu šo tēmu. Un dodamies atpakaļ pie video, kurā vairāk priekšmetu iekšā, tātad kopas ir kaut kādi elementi, un viņi ir apvienoti kopā, un tos elementus kopā sauc par kopām, ja, kaut kā tā vienkārši. Protams, formālā definīcija būtu pavisam savādāka, bet tādā saprašanas līmenī tie ir vienkārši vairāk elementi salikt kopā, un tā ir kopa, ja, no vārda kopā. Tad kopas var iedalīt pēc izmēriem. Izmēri, tā tad var būt bezgalīga, tāda nekad nebeidzās, varbūt arī galīga, kad kaut kur arī beidzās, vai varbūt arī tukša kopa. Kopa, kā jau nosaukums pasaka, tajā nav neviens elements, un tam ir speciāls apzīmējums, šāds te aplīti, pārkrustots aplītis. Tālāk zem jēdziena mums vēl ir šie te simboliņi, kas ir širas un širas. Atgriezīsimies pie mūsu maisa, paņemsim reku mūsu maisu, reku mums ir maiss, un tad nosauksim šo pa maisu A, širas ir maiss A, un tajā iekšā ir kaut kāds elements mazais B, ja, šāds te elements, un tad mēs varam teikt, ka elements B ir iekšā maisā A, ja, šādi te, izmantojot šo piederības zīmi. Šo piederības, viņa saucās tā arī piederības zīme, tāda elements pieder kādai kopai, jeb tātad priekšmets ir iekšā maisā. Tā mēs vēl varam apstīties, ja, un ja mums, piemēram, kaut kāds elements ir kur ārpus maisa C, mēs varam teikt, ka elements C nav, ja, vai priekšmets C nav maisā A. Ok, tad jums jautājums labi, tas ir viss skaidrs, bet ko tad nozīmē šitie? Un pavisam vienkārši tie nozīmē to pašu tikai ar maisiem. Iedomājamies, ka mums ir vēl viens maiss, nosauksim viņu par, tas būs maiss B. Tas būs maiss B, un ko mēs to maisu izdarām? Viņš ir mazāks nekā A. Mēs viņu ieliekam iekšā, okay? Tātad mēs varam pateikt, ka maiss B ir iekšā maisā A. Tātad ne tikai konkrēti priekšmeti var būt iekšā kopā, bet arī citas kopas iekšā citā. Un katrs elements, kas ir šajā maisā, B maisā, ir arī maisā A, jo burtiski tas maiss ir iekšā. Ja būtu kāds cits maiss, kas ir ārpusē, maiss C, mēs teiktu, ka C nav A. C nav iekšā maisā A. Ja, šeit es uzzīmēju to maisu, un kamera bija priekšā. Tad šie ir tādi pamatjēdzieni, kas ir jāzina, un tam mums ir jāzina, kas ir šie divi simboli. Sāksim ar šo simbolu, tas ir apvienojums. Kā vieglāk atcerēties no angļu valodas unite. Unite, kas nozīmē apvienot, un no tā burta U, kur tas burts arī U parādās. Unite. Ja? Un tad šķēlums ir apgriezts U burts, to sauc par šķēlumu, ja? No vārda intersect. No angļu valodas viņš ir tas N burts. N, ja tā smukāk raksta to angļu N burtu, tas ir burtiski apgriezts U, ja, tāpēc ir šāds, un tā ir varbūt vieglāk atcerēties priekš tiem, kuriem iet labāk angļu valoda. Es domāju, daudziem mūsdienās iet labāk angļu valoda. Ja, un to man liekas vieglāk būtu parādīt, izmantojot Eilera Vena diagrammu. Ja tu esi ticis šitik tālu un tev tas likās noderīgi, tad būšu ļoti pateicīgs, ja tu uzspiedīsi pogu abonēt, jeb subscribe, lai es varu turpināt palīdzēt tev uzlabot savas matemātikas zināšanas, kas ir šādi te aplīši, un tā ļoti viegli var aprakstīt visādus notikumus starp kopām. Piemēram, mums ir kopa A un B, un tad šitien te, un ja mēs paņemam visus elementus, kas pieder vai nu vienai vai nu otrai kopai, tad šito mēs saucam par kopu apvienojumu. Tagad mēs burtiski apvienojam abas kopas, tā kā ir divas komandas, un mēs viņus apvienojam. Un tur pretī šķēlums ir tikai tā vieta, kas ir kopīga. Ja tā vieta, kas ir kopīga, tas ir šo te kopu šķēlums, ja burtiski to, ko viena kopa nošķir no otras. Ja. Tāda šķēlums, tas ir galvenais veids, kā šo te saprast. Pēdējais, kas mums jāapskatās, ir koks. Viens no pēdējiem ir koks. Tātad, ja mums ir, piemēram, cik veidos Aija, Anna, Baiba un Dāvids var nostāties, un tad mēs izmantojam šo te koku, lai noteiktu, cik veidos šo var izdarīt. Un tad mēs skatāmies, kur ir rindas sākums. Tad mēs skatāmies, kādas mums ir opcijas ielikt pirmo rindā. Ja, tātad pirmais rindā. Mēs skatāmies, pirmais var būt vai nu Anna, vai nu Baiba, vai nu Dāvids. Okay? Vai nu šitā, vai nu šitā, vai nu šitā. Ok. Tad mēs skatāmies rekordu pirmo gadījumu, ja mums ir Anna. Ja mēs Anna ir pirmā, tad otrais rindā var būt attiecīgi vai nu Baiba,
vai nu Dāvids. Nu, loģiski, jo Anna, ja Anna ir pirmā, tad otrais attiecīgi var būt vai nu Baiba, vai nu Dāvids. Okay? Un ja Baiba bija pirmā rindā, tad otrais var būt atkal vai nu Anna, vai nu Dāvids. Un tad treškārt, ja Dāvids pirmais nostājās, tad attiecīgi kāda no meitenēm var būt otrā. Un mēs skatāmies trešais rindā, kas var būt. Tātad, ja skatāmies, ejam pa koku, pa šito zaru, pa šitiem zariem, mēs redzam, ja pirmā nostājās Anna un otrā Baiba, tad trešais var būt tikai un vienīgi Dāvids. Ja abas meitenes jau nostājās, tad Dāvids apstājās beigās. Tāpat arī šitien. Ja mēs pirmo izvēlamies Annu un otro Dāvidu, tad nav citu variantu, kā Baibai stāties beigās. Bet arī šeit, ja nostājās Baiba, otrā Anna, tad pēdējais būs Dāvids. Atkal, ja nostājās Baiba, pirmā Dāvids, otrais, tad Anna. Un skatāmies beigās, tad ja pirmais nostājās Dāvids, otrā Anna, tad loģiski, ka Baiba būs pēdējā. Un ja pirmais bija Dāvids, otrā Baiba, tad loģiski, ka atliek tikai Annai stāties beigās. Ja? Un šādi mēs iegūstam visas iespējamās kombinācijas. Ja? Mēs varam novilkt tādu kā svītru, un tad mēs iegūstam Anna, Baiba, Dāvids, ja? Saīsinājumā ABD, vai nu Anna, Dāvids, Baiba, ADB, vai nu Baiba, Anna, Dāvids, Baiba, Anna, Dāvids, Baiba, Dāvids, Anna, Dāvids, Anna, Baiba un Dāvids, Baiba, Anna. Ja? Un mēs iegūstam, ka 6 veidos viņi var nostāties vienā rindā, ja, kamera priekšā bija, bet šādi tas izskatās. Un tāpēc izmanto šo te koku, lai izskatītu visus iespējamos variantus, uz kuriem var iet, un tādā veidā kaut ko secinātu pa veidiem, vai vēlāk, kad būs varbūtību teorija, jums būtu vieglāk atrisināt dažādas varbūtības un kombinācijas, ja, kas sekos pēc tam, vai nu uzreiz šajā tēmā, atkarīgi no skolas, vai arī bišķi vēlāk. Ja, un tad pēdējais skaitļu kopas, skaitļi, ar kurus jau varbūt mēs zinām, bet tā tad ir, stāstīsim tādu veco tādu skaidrojumu, ja, bet jūs droši vien zināt, ka tādi naturālie skaitļi varbūt ir naturālo skaitļu kopa, veselo skaitļu kopa, racionālo skaitļu kopa, iracionālo skaitļu kopa, šitās te vispār reālo skaitļu kopa, un tas ir viss, ko jūs zināt, pēc tam vēl nāks imagināro skaitļu kopu, kur, nu jā, tas būs varbūt matemātika 2, ja. Un, jā, tad vēsturiski kāds izveidojāt no sākuma, kad civilizācija sākās, tad tagad izdomāja pirmos skaidļus, pirmais, kam vajadzēja matemātiku, ir saskaitīt kaut ko, ja? 1, ja, uz 1, 2, 3, 4, 5, nezinu, cik tur ir kartupeļi izauguši, nezinu, mieži, cik cilvēki ir ciematā, cik cilvēki ir ģimenē, un, ja, tur tāpēc izgudroju šos te naturālos skaitļus, kas ir tātad skaitļi 1, 2, 3, 4 un tā tālāk. Ja burtiski, man liekas, tāda arī definīcija. Visi tie skaitļi, kas rodas skaitīšanas rezultātā. Un tā mums ir. Bet tad, un ar šiem skaitļiem var izdalīt pašas vienkāršākās darbības. Saskaitīšanu var izdarīt tikai ar naturāliem skaitļiem. Saskaitot jebkurus naturālus skaitļus, iegūst arī naturālu skaitli. Ja, un arī ar reizināšanu tas dara. Ja, tur sareizinot 2 naturālus skaitļus, vienmēr iegūst naturālu skaitli. Bet problēmas sākās tajā, kad izdomāja tādu kā atņemšanu, ja? Un tad, teiksim, ar naturāliem skaitļiem, ko vienkārši atņemšanu var izdarīt, piemēram, 3 - 2 ir 1, bet tiek uzrakstīta darbība 2 - 3, tad ir ups, un mēs nezinām tādu skaitli, ja? Kas ir rezultāts šai darbībai. Un tāpēc izdomāja arī negatīvos skaitļus un nulli, ja? Un tos nosauca par veseliem skaitļiem. Ja jā, tad 0. Vai tu zināji, ka es tieši šim video esmu uztaisījis treniņu uzdevumus un atrisinājumus? Ej uz skolu.com/matemātika un pievienojies pilnīgi bez maksas un iegūsti īsts video treniņu uzdevumus un atrisinājumus par visām tēmām, sākot no 7. klases līdz pat vidusskolai. Iespējams, nākotnē būs arī citām klasēm, bet dodies uz skolu.com/matemātika vai pirmais links aprakstā. +1, -1, +2, -2. Ja, un tā tālāk, līdz bezgalībai. Ja, tagad mēs arī dabūjam negatīvos skaitļus, kas nozīmē, mēs arī varam veikt šādas darbības un pateikt, ka 2 - 3 ir -1. Ok, tad mēs varam izdarīt visas darbības ar saskaitīšanu, visas ar reizināšanu, visas ar atņemšanu. Ok, un tad mēs ņemam dalīšanu, ja, kur mēs noteikti varam konkrētu dalīšanu izpildīt tāpat ar tiem veseliem skaitļiem, kas mums arī ir. Bet, piemēram, tad parādās tāda darbība, kā, piemēram, 1 dalīts ar 3. Un atkal cilvēki apstulbs, kas notiek, mēs tādus skaidrus nezinām, šādu rezultātu nevaram aprakstīt. Un tāpēc ienāca šie naturālie, šie racionālie skaitļi, kas ir tātad visas daļas, ja, bet visus skaidrus, kurus var pārveidot kā daļas, tos tā kā nosauca
par racionāliem skaitļiem. Nu, viņi ir tik daudz, ka tā kā pat nevar to kaut kādā loģiskā veidā pierakstīt. Bet racionāli skaitļi ir visi tie skaitļi, kurus var pierakstīt kā daļas. Tā teorētiski arī viens ir racionāls skaitlis, jo to var pierakstīt kā vienam vienā. Un 0 arī ir racionāls skaitlis, jo to var ierakstīt kā 0,1 vai 0,2, 0,3. Ja? Nu, to var pierakstīt kā daļu. Ok, tādi mums ir. Tad mēs varam izpildīt visu saskaitīšanu, visu atņemšanu, visu reizināšanu, visu dalīšanu. Bet tās nav vienīgās darbības matemātikā. Matemātikā vēl mēs varam kāpināt, un kāpināšanu mēs varam izdarīt ar jebkurām daļām, ar jebkuru izmantot racionālos skaidrus, mēs varam aprakstīt visu kāpināšanu. Bet kāpināšanai pretējā darbība ir kvadrātsakne, ja? vai entās pakāpes sakne, pa ko jūs mācīsieties nedaudz vēlāk. Bet šim arī būs nosaukums. Jā, piemēram, uz kvadrātsakne no 4 var izvilkt, tas ir 2. Bet būs tāds kvadrātsaknes, kurus nevar izvilkt. Šis būs vēlāk 8. klasē, kad jūs šodien iesiet iekšā. Un tādus skaitļus, kur ir iešķirtās saknes, tos nosauks par iracionāliem skaitļiem, lai izpildītu tādas darbības. Tad pašlaik šo te mēs izlaidīsim, jo jūs vēl nezināt iracionālus skaitļus. Bet tas ir piemēram tāds skaitlis kā pi, ar ko jūs varbūt esat iepazinušies. Tas ir bezgalīga gara decimāla daļa. Bet pašlaik izlaidīsim šo. Un tad ir reālie skaitļi, kas ir visi skaitļi, kurus jūs zinat šobrīd. Jūs nezināt nevienu skaitli, kas nav reāls šobrīd. Ja? Un ja mēs to visu uzzīmētu tādā smukā zīmējumā, tad, ja tev interesē, kā es apvienoju profesionālo sportu ar mācībām Rīgas valsts pirmajā ģimnāzijā, tad šeit es esmu aprakstījis visas metodas, kuras pielietoju, lai mācītos efektīvi. Tas ir, lai patērējot vismazāk laika, iegūtu visaugstāko atzīmi. Grāmatu var atrast ernestametoda.com, jeb otrais links aprakstā. Piemēram, te mums šitie aplītī visi naturālie skaitļi. Tad mēs pie naturālie skaitļi ir daļa no veselajiem skaitļiem, jo veselie ir +-1, +-2, +-3 un arī 0. Tātad daļa no veselajiem skaitļiem ir arī naturāli skaitļi. Un tad veselie skaitļi ir iekšā racionālajos skaitļos. Ja? Tāpēc, ka katrs vesels skaitlis ir racionāls, jo viņu vienmēr var pārveidot par daļu. Ja? Un daļa tātad no racionālajiem ir vesela. Un tad mēs šo visu iekļaujot, mēs iekļaujam reālajos skaitļos, ja tie ir visi skaitļi, ko mēs šobrīd pazīstam. Un visi, kas nav racionāli, tie ir iracionāli, bet par to jau vairāk jau būs 8. klasē, kad jūs zināsiet, kas ir kvadrātsaknes. Ja, šādi te. Tātad 3 galvenās lietas. Jēdziens. Pa jēdzienu iedomājamies, ka kopas kā maisus. Maisi var būt bezgalīgi, galīgi vai tukši. Kur mēs varam parādīt, kā priekšmeti pieder, nepieder kopām, kā kopas pieder, nepieder kopām, kā šis te darbojas. Kas ir apvienojums, kas ir šķēlums, kā mēs varam izmantojot pilno koku schēmu, jeb tā saucamo pilno pārlasi, aprakstīt visus variantus, kāda eksistē. Un tad mēs zinām, kā tagad radās visi šie skaitļi, un ka izrādās skaitļiem arī ir šīs te kopas. Šis ir būtībā īsumā koku teorija.